Thank you, Jesus! Mani sauc Natālija, un es labprāt iepazītos ar tevi. Zini, tu esi tik nenormāli forši, un, ak, Dievs, katru reizi, kad es tevi redzu, es vienkārši gribu ar tevi iepazīties, gribu tevi redzēt aizvien vairāk, un es negribu tevi zaudēt nekad. Man šķiet, ka esmu tevi kaut kur redzējis. Pagad, tu neesi tā no, kā viņi tur, paldies Jēzu, nu tas, kas otrdienās. Ak, Dievs, mana Natālija. Thank you, Jesus! Latvijā 11 mēnešos tiek reģistrētas 76 jaunas luksus klases automašīnas. Kopumā reģistrēts 21 Mercedes-Benz S klases spēkrats, 20 BMW 7 sērijas automašīnu, 10 Audi A8 un 7 Tesla Model S automašīnas. Tāpat iegrāmatotas 6 Porsche Panamera automašīnas, 5 Bentley Flying Spur, 3 Lexus LS, 2 Audi RS6 un pa vienai Maserati Quattroporte un Jaguar XJ markas automašīnas. Starp citu jāpaskatās, cik maksā Maserati Quattroporte SSLV. Nu, es cipu gribēju savu nopirkt. Tas nebija joks. Izskatās, ka es aplauzos. Tās mašīnas ir tik dārgas, ka viņas pat neviens netirgo. Nu labi, Porsche Panamera var nopirkt pa niekadēm 4 000. Kas tas tāds ir? Iedomājies, katra no šīm mašīnām maksā minimālais 100 000. Man vispār interesanti redzēt to cilvēku, kas to var atļauties. Tad tu ej, es vienkārši savu Maserati nopirkošu. Nu, man taču ir tas pārkings dārgais. Tu ej, tev tāpat tur nelaidīs. Ej, es pati uzpīpēšu. Es gribu vienkārši vienatnē pabūt. Nu, čau. Beidzot mājās. Katru gadu mēs lasām vienu to pašu ziņu. Cik daudz ir reģistrētas tādas krūtas mašīnas. Bet kāpēc neviens neraksta par to, cik tādas ir atņemtas? Banka cik daudz ir atņēmusi. Labāk būtu pastāstījuši, cik ir nopirkuši Fiat Multipla. Cik briesmīgam vispār ir jābūt, lai kaut ko tādu nopirktu. Esmu tas cilvēks, kurš nopirka Fiat Multipla. Un es braukšu ar viņu balsot par āboltiņu, lai viņa kļūtu par Latvijas premjerministru. Jā. Starp citu, mans sieviešu ideāls ir Donatella Versace. Jā, es lietoju Blackberry. Un? Thank you, Jesus! Francijā pārāk tievas modelis tiks ieliktas cietumā un aizvestas pie ārstiem. Francijas valdība pieņēma likumu, ka pārāk tievām modelēm būtu jāuzrāda ārsta iziņas, ka viņas ir vesels. Bet, ja žurnāls labos šo bildi, tad viņiem būs obligāti jāuzrāda, ka šī bilde ir pielabota. Varbūt uzreiz skaistos un tievos liksim cietumā? Vismaz es paliktu brīvībā. Kā tad pārbaudīt, cik tieva ir pārāk tieva modele? Man šķiet, ka tas pārāk tieva. Tūlīt pārbaudīsim. Ja iziesi šito testu, visu savu atlikušo mūžu pavadīsi cietumā. Pagaidi, Jessica nāc uz šejieni. Izdari to, parādi viņai. Izdari tāpat. Nevari. Paveicās. Ko tu? Promēji. Kad es nākamreiz ēdīšu? Šogad jau ēdi, promēji. Ja tagad visas modeles Photoshopā tiek pārvērstas vēl tievākas, tad lūk, kā izskatīsies modelis nākotnē. Īstenībā tas ir ļoti labs veids, kā atbrīvoties no savām ienaidniecēm. Tāpat kā padomu laikos, nostačījot. Sveicināti! Vai Karno modeļa inspekcija? Man ir svarīgs ziņojums. Mana kaimiņiene Mudrīte jau 4 dienas neko nav ēdusi. Es speciāli viņai vakar vēl aiznesu mājas kukuli. Ziniet, viņa atteicās. Man šķiet, ka tas nav vienkārši tāpat. Un tā ir nopietna problēma. Man šķiet, ka jums ir jāvēršās un nedrīkst šim ziņojumam palikt vienkārši neieraudzītam. Jā, un starp citu tā meitene Mudrīte, viņa dzīvo Brīvības ielā 124. Jā. Un es gribu palikt anonīma, jā? Jā, paldies, visu labu. Zināsi, kā ar manu puisi flirtēt. Kārnā šmara. Thank you, Jesus! Mācītājiem regulāri sūtot bībeles citātus, viņam nebrīdinot atslēdzu visus izejošos pakalpojumus. Bita ir atslēgusi izejošos pakalpojumus mācītājiem Uģim Palo, tāpēc, ka viņš ikdienu kristiešām bija nosūtījis no 90 līdz 120 ziņām 3 gadu garumā. Mācītājs ikdienu sūtīja bībeles citātus, bet Bita savus klientus mierina ar to, ka šo īziņu saturs netika analizēts, bet gan pakalpojumi tika atslēgti tāpēc, ka tika pārkāpti lietošanas noteikumi. Hei, mācītāji, tu kādreiz esi dzirdējis par Twitteri? Bet tad, kad Bites darbinieki zvana LMT lietotājiem un aģitē, lai viņi pārnāk pie viņiem, pie Bites, tas ir ok, jā? Viņus tad neatslēdz. Labi, bībeles citāti nav jau tas trakākais, ko varētu izsūtīt.
būtu trakāk, ja viņš būtu spoilojis jaunās Zvaigžņu karu filmas beigas. No, God! No, God, please, no! 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 Labi, mācītāji kungs, neuztraucieties, visur ok. Tagad jūs varat uztaisīt savu hotline. Labdien! Jūs esat piezvanījuši Uģa Paulo Bībeles karstiem tālrunim. Spiediet 1, ja vēlaties dzirdēt Bībeles citātu šodienai. Spiediet 2, ja vēlaties atkārtot 10 baušļus. Spiediet 3, ja jums šķiet, ka esat gejs un nezināt, kā uz to reaģēt. Spiediet 4, ja jūs tikko esat atvērs jaunāko Hustler numuru un jūtaties nešķīsts. Atvainojiet, visi apustuļi pašlaik ir aizņemti. Lūdzu, uzgaidiet. Atgādinām, ka kvalitātes uzlabošanai saruna tiks ierakstīta. Ja būsiet nospiedis ciparu 4, tā tiks saglabāta un nosūtīta jūsu mātei Ziemassvētkos. Paldies par zvanu! Thank you, Jesus! Paldies, ka tu mūs skatījies, šeiro un laiko mūsu video YouTube, Facebookā, draugos un Twitterī. Un šeit ir labākie komentāri, ko jūs esat atstājuši par iepriekšējo video. Par ko tad varētu strādāt straujuma? Mūsu šīs nedēļas jautājums ir, kas tad slēptos aiz numuriņa 5 mācītāju hotlainā? Tā. Thank you, Jesus!